Esmu Mārtiņš Blanks, esmu no modes zīmola Blank, viens no līdziepašniekiem un no izveidotājiem. Tātad, kuros to, ko mēs darām, izgatavojam dažādus apģērbus, kas ir brīvā stila apģērbs, bet mēs tā kā neesam gluži kā modes mākslinieki, bet mēs esam dizaineri un grafiķi. Kopā tas ir Linda, ir man sieva, viņa grafiķi, es esmu dizaineris, bet mēs tā kā veidojam produktu, kurš ir apģērbs. Teiksim tā, šī bija kolekcija beidzamā, ko mēs veidojām, tīri apģērbu grafiku, sadarbojoties ar vienu modes mākslinieci Ketu Gutmanu, kas saucās Bleacher Topografija. Un tad mūsu apģērbs ir pārsvarā, teiksim, tāds, kas ir kolekcijas apģērbs, un arī ir krekli. Un tā. Un jā, mēs piedāvājam cilvēkam valkājumu sajūtu, to es laikam teicu tā. Un tātad šis mums bija projekts ar Aleksandru Breži, kas ir Rigai no Kauna. Un, jā, teiksim, tas projekts ir krekli, kas ir kā platforma, kur mēs arī piedāvājam arī citiem māksliniekiem ar viņu veidot savus darbus. Arī ar esošiem māksliniekiem un jau arī ar aizgājējiem. Pirms pusotru gada mums piedāvāja Nacionālā mākslas muzeja zīmola fonds. Vanda Auska piedāvāja izveidot Kārlim Padegam par godu, kad ir 100 gadu jubilejas izstāde, izveidot kreklu sēriju un izmantojām Kārļa Padega grafikas. Un bija ļoti dota brīva interpretācija. Mēs varējām ar savu modeli, ar savu balinājumu, tas, kas mums ir viena no mūsu autotehnikām, ar kur mēs intensīvi daudz strādājam, un veidot savus produktus. Un tas bija konkrēti tas iepriekšējais. Bija krekla sērija, kad bija 30 krekli, bet īsam ieskatam ir 2. Teiksim. Un šis arī ņemot par pamatu Padega grafiku, mēs paši ar balinājumu, ar dažādām audumu iespējamām tehnikām izveidojām attiecīgi krekla dizainu. Tad bija otrs projekts, kas ir ar Aleksandru Beļcovas un Franču Rivieras izstādi, kas arī bija pirms gada. Izveidojām sēriju arī, kad bija viņas tās fotogrāfijas no Franču Rivieras, ko mēs pārlikām arī uz krekliem brīvā dizaina formā. Arī, protams, balinājumi, tad viņas pašportreti, tur bija vairākas tās sērijas, tie darbi. Tas bija tas, ko mēs esam darījuši. Un tagad, nākošais projekts, pie kā mēs esam pieķērušies ar Nacionālo to pašu zīmola fondu, mēs tagad veidojam porcelāna sēriju, kas ir svaigs projekts, jau 3. projekts. Respektīvi, ir dažādi ar tās pašas mākslinieces Beļcovas, tad ir Vidberga, tad ir Suta figūriņas, un, respektīvi, kas ir rezultējies. Tas ir Strunkjājs. Sutas šķīvs arī bija viens, bet tas laikam produkts, kas ir gatavā produktā nonācis, un jā. Tiksim, tā, tīri mūsu platforma, tas ir tas tīri tas krekla. Un tā, tas ir rādīt. Tas Beļcovs šķīvis, jau gatavs projekts, gatavs produkts, ar ko mēs atkal domājam tālāk veidot. Bet te nav tas balinājums? Nevajag jau visiem balinājumiem, var jau tīri šeit ir platforma. Visi ir dažādi, var pēc tam atrādīt. Kā? Šķīvīts vitrīnā, tik tālu, jā. Un tad, un tā sadarbība patīk, jo mēs neesam izlogot formātā, mēs varam paši veidot, kā mēs to, izējot no ierastā mākslas darba uztveres līmeņa, kad viņam jābūt ir kvadrātā, mēs viņu veidojam paši, kā mēs viņu interpretējam. Un, tā kā šī nav pasūtījuma sadarbība, šeit ir mūsu pašu ieguldījums, mūsu līdzekļi, tas, lai tas produkts taptu kā produkts, viņš tiek tik pārdots, tātad ja mēs paši būsim izgatavojuši bezgalīgi, mums neviens nepirks to lietu, mēs esam paši atbildīgi par to.
Un tātad pašiem jābūt arī kvalitātes kritērijiem un arī paškritikas filtram, lai tas arī viss strādātu. Un, kā ir sadarbība rezultējusies atsevišķos projektos, bet es arī redzu to, ka ir ļoti labs potenciāls arī jau tiem mākslas darbiem, kurus var izmantot, kurus var interpretēt, kuriem var strādāt. Arī, tur ir ko rakt un ir ko arī lepoties tos projektus taisīt. Un, darīt dzīvi krāšņāk, tos nesājot citiem, kas grib nopirkt tos kaut kā. Cik maksā tāds lietas? Mums vai veikalā. Kaut kur, es domāju, starp 20 un 30 matiem tas ir uz to, tas nav. Jo tā kā tie materiāli ir Latvijā ražot, Latvijā mēs šojam, nav Ķīnas produkcija, viss tas ir pašu mazās tirāžas un attiecīgi skaits.